Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 12. nedēļas lasījums. Ceturtdiena. Pateicīgais ķēniņš. Šodien ieklausies stāsta turpinājumā, kurā atklāts par vēl vienu gudru Ābrāma izvēli. Ar savu laimīgi izglābto gūstekņu grupu Ābrāms un viņa karaspēks devās atpakaļ uz Sodomu un pēc tam Mājup. Visas nozagtās mantas un dārgumi arī tika paņemti līdzi. Iedomājies, cik laimīga jutās Lata ģimene atkal esot brīvībā. Viņi bija atradušies tikai soli no tā, lai visu atlikušo mūžu pavadītu kā ienaidnieka vergi. Lēni dodoties atpakaļ uz mājām, Lats iespējams pārdomāja savulaik pieņemtos lēmumus. Savas sautīgās izvēles dēļ viņš bija nokļuvis lielās nepatikšanās. Mēs varam būt tikpat gudri kā Ābrāms, ja sekojam Dieva padomam, kas mums dots Bībelē. Un šis padoms joprojām ir tāds pats, lai neraugāmies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Ābrāma ieinteresētība citu cilvēku liktenī bija patiesi pārsteidzoša. Visi apkārtējie bija satraukti par jaunumiem. Kad Ābrāms un viņa nogurušo ceļotāju grupa beidzot atgriezās mājās, viņš tika sagaidīts kā varonis. Pateicīgais Sodomas ķēniņš un visi viņa palīgi iznāca uzvarētājus sveikt un godināt. Arī Salemas ķēniņš ieradās un svētīja Ābrāmu. Ābrāms šim īpašajam ķēniņam uzdāvināja kādu sevišķu dāvanu, taču tu par to visu uzzināsi rīt. Tad Sodomas ķēniņš izteica Ābrāmam ļoti dāsnu priekšlikumu. Viņš piedāvāja: dod man dzīvos, bet mantību paturi sev. Ko Ābrāms atbildēja Sodomas ķēniņam? Par to lasīsim 1. Mūzus 14. nodaļas 22. un 23. pantā. Tad Sodomas ķēniņš sacīja viņam: dod man dzīvos, bet mantību paturi sev. Un Ābrāms sacīja Sodomas ķēniņam: es paceļu savu roku uz to kungu, visu augsto Dievu, kam pieder debesis un zeme. Nevienu pavedienu, nevienu kurpju siksnu, nec ko citu es neaiztikšu no tā, kas tev pieder, lai tu neteiktu: es esmu Ābrāmu darījis bagātu. Ābrāma atbilde bija vēl viena gudra izvēle. Lielākā daļa cilvēku būtu ar prieku pieņēmuši valdnieka dāsno piedāvājumu. Ābrāms kļūtu ļoti bagāts. Taču Ābrāms gribēja parādīt ķēniņam un gūstekņiem, kāds ir Dievs. Viņa sirdi aizkustināja tas, kā cilvēki ar pateicību atgūst nolaupītās mantas un atgriežas savās mājās. Visi bija prieka pilni. Pats labākais, arī Dievs bija laimīgs.
Viņš vienmēr tāds ir, kad mēs pieņemam pareizus un gudrus lēmumus un palīdzam citiem. Ja tu būtu bijis Ābrāma vietā, vai tev būtu kārdinājums pieņemt ķēniņa piedāvājumu un paturēt atgūtās lietas? Ja Ābrāms būtu paturējis visas šīs lietas, kas viņa dzīvē mainītos? Kā būtu bijis vieglāk? Kāpēc ir gudri uzticēties Dievam, pat ja citi viņam neuzticas? Ir laiks nostiprināt atmiņas pantu, lai skan. Nepiekusīsim, labu darīdami, nepiekusīsim, labu darīdami, jo sava laika pļausim, ja nepagursim. Nepiekusīsim, labu darīdami, nepiekusīsim, labu darīdami, tā rakstīts Galatiešiem 6:9. Nepiekusīsim, labu darīdami, nepiekusīsim, labu darīdami, jo sava laika pļausim, ja nepagursim. Nepiekusīsim, labu darīdami, nepiekusīsim, labu darīdami, tā rakstīts Galatiešiem 6:9. Laiks lūgšanām. Lūdz, lai Dievs palīdz tev izdarīt pareizās izvēles, īpaši, ja tev ir kārdinājums rīkoties nepareizi.